Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Džoisas Maieras kalpošanas draugiem un partneriem. 7. punkts. Redzi Deivis tik līdz visiem 7. Momentāli lūdzu pie pašām pirmajām problēmas pazīmēm, lai kādas tās arī būtu, lūdzu. Personīga laika pavadīšana ar Dievu. Tā ir viena no lietām, kuru tu vari darīt, kas radīs aizsardzību pār tavu dzīvi, kurai Sātans nespēs tikt cauri. Es nerunāju par laiku pavadīšanu draudzē. Es runāju par to, ka tu un viņš pavadat laiku kopā, nostāt to savas dzīves pirmajā vietā, ja vien tas ir iespējams. Es nezinu, kā tu dzīvo savu dzīvi, un kas tev patīk, vai arī kas tev nepatīk, bet kas attiec uz mani, man no rīta pieceļoties pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir jāpavada laiks ar Dievu. Pretējā gadījumā es tev nepatikšu visas tās dienas garumā. Kafija un Jēzus. Wow! Tas ir brīnišķīgi. Tomijs Barnets saka, paldies Dievam, ka mums ir kofīns līdz mirklim, kamēr iedarbojas svaidījums. Un ziniet, patiesībā tik daudz cilvēku domā, ka viņi nezin, ko iesākt tajā dienas posmā. Es nedomāju, ka ir īpaši nozīme tam, ko jūs darāt. Es patiešām tā domāju. Es domāju, ka tas, kas ir svarīgi, ir tas, ka jūs nostādat viņu pirmajā vietā. Dievs, es negribu iesākt šo dienu neaprunājusies ar tevi. Un pat ja tās ir tikai 5 minūtes, esi pietiekami gudrs un neuzdrīksties iziet ārā no mājas neaprunājies ar Dievu. Amen. Lūdzu, neignorējiet Dievu, līdz jūs sagaidīsiet kādu lielu problēmu un tad skriesiet pie viņa sagaidot, ka viņš atrisinās jūsu problēmu. Ir daudzas brīnišķīgas lietas, kas notiek, ja jūs pavadāt laiku ar Dievu. Viena no tādām lietām ir aprakstīta 31. psalmā, kur ir teikts, jūs tiksiet pasargāti no asām mēlēm. Citiem vārdiem sakot, tu tiksi pasargāts no visiem cilvēkiem, kas par tevi tenko un tevi aprunā. Un man personīgi tas ļoti patīk, jo es skaidri zinu, ka nav iespējams būt uzmanības centrā, kāds ir ar mani, un domāt, ka cilvēki par tevi nerunā. Lai ko arī tu darītu, ne visiem tas patiks. Psalm 31, 21. Tu viņus pasargi savā svētajā klātbūtnē no ļaunu cilvēku nodomiem. Tu paglābi viņus savā namā no nesaticīgām asām mēlēm. Cik daudz no jums grib šādu apsolījumu? Nav nekādas nozīmes tam, vai jūs runājat par mani. Tam nav nekādas nozīmes, jo Dievs ir manā pusē, viņš par to parūpēsies. Saprotiet? Trīsdesmit 3. psalmā 13 līdz 50, pareizāk sakot 2. Mūzes grāmatā 33, 13 līdz 15, Mūzes saka, ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzu māci man tavus ceļus. Man patīk tas, ka viņš neprasīja jaunu mašīnu vai arī jaunu kamieli, vai arī, lai kas tajā laikā skaitījās vēlams. Viņš teica, ja tu mani mīli, tad māci man tavus ceļus. Es gribu teikt, kas par nobriedušu lūgumu? Ja tu mani mīli, tad māci man uzvesties tā, kā uzvedies tu. Es domāju, ka mēs reizēm lūdzam nepareizi. Mēs lūdzam par daudzām nepareizām lietām. Bībelē ir teikts dzenieties vispirms pēc Dieva valstības un viss pārējais tiks piemests klāt. Mums nav jādzenas pēc daudzām lietām. Saprotiet, nav nekādas vainas prasīt Dievam kādu lietu, ko tu gribi, taču nevajadzētu tam veltīt visu savu dzīvi. Atgriezieties pie lietām, kuras patiesi ienesīs izmaiņas. Gūsti prieku savā kungā, un viņš tev dos tavas sirds vēlmes. Ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzu māci man tavus ceļus, lai es tevi zinātu un turpinātu atrast labvēlību tavās acīs, un parāda arī, ka šie ļaudis ir tava tauta, un viņš sacīja, es pats iešu ar tevi, un es došu tev mieru, un man patīk nākamā lieta, ko saka Mūzes, viņš saka, ja tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes.
Man nav ne mazākās intereses šodien nākt uz šejien, ja te nav Dieva. Tāpēc es no savas puses pirms šeit ierados, izdarīju visu, ko es zināju, lai viņš būtu pār mani. Amen. Es vienmēr saku cilvēkiem, es nedaru neko izsmalcinātu, es vienkārši runāju, tāpēc man nepieciešams Dieva svaidījums. Pretējā gadījumā nekas nestrādās. Es nedarbojos izklaides industrijā. Bez Dieva svaidījuma nekas no tā visa nestrādās. Un vienīgais veids, kā jūs varat dabūt svaidījumu, ir pavadot laiku ar Dievu. Tas, kā tu pavadīsi savu laiku, parāda to, kas tev ir svarīgs. Es esmu pārliecināta, ka tu jau zini to, ka velns kaut vai stāvēs uz galvas, mēģinot novērst tavu uzmanību. Arī ar mani tā notiek. Un tas mani kaitina. Tas ir it kā, Bet arī Dievs saprot visas šīs lietas. Jēzus vienmēr veltīja laiku tam, lai regulāri būtu lūgšanā. Efeziešiem 6:10 ir teikts, beidzot esiet stipri savā kungā, saņemiet spēku no jūsu savienības. Tas nozīmē būt viens pret viens ar viņu. Iegūstiet savu spēku no viņa, to spēku, ko nodrošina viņa neierobežotā vara. Jēzus kāpa viens pats kalnos, lai lūgtu. Viņš cēlās agri no rīta, lai lūgtu. Viņš lūdza visas nakts garumā. Un lūgšana ir vienkārši saruna ar Dievu. Nepārgarīgojiet to, jums nav jāsāk runāt citā balsī tad, kad jūs lūdzat. Ak, svētais Dievs! Es zinu, ka tu mani mīlēt mīli. Vienkārši esi tu pats un runā ar Dievu. Esi godīgs ar viņu. Es izveidoju nodošanās grāmatiņu, nezinu, vai tā jau ir izdota vai vēl nav, vai tā par psalmiem jau ir izdota. Pagaidām vēl nav izdota, manuprāt, vēl nē. Es izveidoju nodošanās grāmatiņu no psalmiem, kura kaut kad tiks izdota. Iespējams, šī gada beigās īsti nezinu. Un tas, kas mani patiesi svētīja, ejot cauri psalmiem, bija tas, cik ļoti atklāts un godīgs bija Dāvids runājot ar Dievu par to, kā viņš jūtas. Tu vari teikt Dievam to, kā tu jūties. Ar to viss ir kārtībā. Tev ir emocijas. Pasaki viņam, kā tu jūties, bet vēl pasaki viņam to, kam tu tici. Un tas ir tas, ko tu atradīsi psalmos. Es gribu teikt, izklausās, ka Dāvids vienkārši man nepatīk tas, un man nepatīk šis, un nevajag, ka tu mani izglābsi, un es nesaprotu, bet... Viņam vienmēr ir šis bet es paļaušos uz tevi, jo tu esi bijis uzticīgs pret mani. Nu taču. Vai varu jums ko pateikt? Priekš jums dzīvē nav nekā labāk par to, kā no sirds pamēģināt to, par ko es te šodien runāju. Vienkārši ziniet, ja neesat pieņēmuši Jēzu par savu glābēju, lūdzu neaizejiet šodien prom no šejienes, neatļaujuši viņam, bez tā, ka jūs nenododat viņam savu dzīvi. Jums nekas labs nesanāks no tā, ka cenšaties paši to vadīt. Un ir cilvēki, kas domā, ka ja viņi kļūs par kristiešiem, tad viņiem vairs nekad nebūs nekāda prieka. Ak, Dievs palīdz mums. Es gribu teikt, vai no paģirām ir prieks? Svētdien no rīta man būs paģirs no konferences. Tas vienmēr tā ir. Taču es labāk izvēlos galvas sāpes, paģiras no tā, ka daru kaut ko tādu. Es labāk izvēlos būt pieksus no tā, ko daru, nekā būt pieksus no jebkā cita. Amen. Bībelē ir teikts, ja mēs pavadām laiku viņa klātbūtnē, mums būs prieka pilnība. Dieva klātbūtnē ir atjaunošana. Mūsu spēks tiek atjaunots tad, kad mēs pavadām laiku ar Dievu. Tie, kas gaida uz to kungu, tiks atjaunot spēkā. Jēzus teica, ja jūs esat bēdīgi un grūtsirdīgi, nāciet pie manis. Pirmā lieta, kas jums jādara, ja esat noguruši un jums ir smagi ap sirdi.
Ejiet pie viņa. 91. psalms, 1. pants, paplašinātā Bībele. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvarenā ēnā. Mīt nozīmē dzīvot un palikt, nevis šad tad apciemot. Kas mīt visaugstākā slepenajā vietā, tas paliks stabils un nesatricināms zem visu varenā ēnas, kura spēkam nespēja pretoties neviens ienaidnieks. Personīgas uzvaras pār personīgām problēmām nāk no personīgas laika pavadīšanas ar Dievu. Man tas patīk, nekad agrāk nebija to tā pateikusi. Personīgais laiks ar Dievu ir tas, kas vajadzīgs, lai atrisinātu personīgas problēmas. Un tas, ka tu ej uz draudzi, ir brīnišķīgi. Es priecājos, ka tu skaties manas TV ierakstus. Visas tās lietas ir labas. Taču es tev pateikšu, kā ir patiesībā. Lai cik ļoti arī es gribētu to, ka tu skaties manus raidījumus, ja tev ir jāizvēlas starp to, ka tu 30 minūtes skatīsies mani, vai arī 30 minūtes pavadīs laiku ar Dievu, tad es labāk gribētu, ka tu pavadi laiku ar viņu. Amen. Skaties, tu nevari visu balstīt uz mani. Varbūt tu varētu atlicināt kādu stundu, un tu varētu noskatīties manu raidījumu, un tad jūs ar Dievu varētu pavadīt kopā laiku runājot par to, par ko runāju es. Tas studēšanas un apdomāšanas mērs, kuru tu velti patiesībai, kuru dzirdi, arī ir tas spēka un zināšana mērs, kas pie tevis atgriezīsies. Kad beidz sēdēt uz beņķa, gaidot, ka kāds cits visu izdarīs tavā vietā. Ja tu patiešām gribi kaut ko iegūt no tā, ko dzirdi, tad pierakst šīs lietas vai arī pasūti mācību materiālus no šīm sērijām. Un atrodi visas šīs raksturvietas Bībelē, izskat tās un lasi tās. Zini, ir labi pielikt nedaudz pūles. Šī gan būs laba raksturvieta, un pēc tam mēs pāriesim pie 3. punkta. Psalm 53:3. Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, lai redzētu, vai ir kāds, kas saprot, kāds, kas meklē, interesējas un izmisīgi pieprasa Dievu. Ak vai! Kurš tur lejā ir izmisis manis dēļ? Sen atpakaļ Dievs man kaut ko pateica. Ja vien tu, Džoisa, aptvertu to, ka tu visu laiku esi izmisusi. Jo tik daudzi cilvēki skrien pie Dieva tikai tad, kad viņiem liekas, ka tagad ir kāda milzīga problēma, kas rada izmisumu, bet patiesībā mēs esam izmisuši, nožēlojami. Lai kā arī tur būtu, nožēlojami un nožēlojami. Nu lūk, tas ir jauns vārds, nožēlojamaini. Varat ierakstīt to vārnīcā. Bez Dieva mūsu dzīve ir gatavais juceklis. Saprotiet, mēs pat netiekam cauri vienai dienai. Mēs nevaram pareizi rīkoties, ja mums nav Dieva klātbūtnes un mēs nesrunājamies ar viņu un neprasam palīdzi. Dievs, palīdzi man. Palīdzi man. Es bez tevis nespēju to paveikt. Varu derēt, ka viņam patīk to dzirdēt. Dievs, man tevi vajag. 20 reizes dienā vienkārši saka Dievam čuks, es tev mīlu. Es mīlu tev, kungs. 3. lieta – sakoja velnu ar vārdiem. Man par to nekas daudz nav jāsaka. Paši saprotiet, cik daudz no jums zina, ka vārdos ir spēks. Es domāju, ka mēs to zinām, taču mēs to neapzināmies tādā dziļumā, kā mums to vajadzētu. Pretējā gadījumā mēs neteiktu dažas no tām stulbajām lietām, kuras mēs sakam. Bet pirms mēs tiekam līdz mūsu vārdiem, mums vispirms kaut kas jāsāk ar savām domām. Jo domas pārtop vārdos. Un tas viss pāraug darbībā. Tāpēc mums ir jāatjauno domāšana. Ja mēs jebkad kļūsim tādi, kādus Dievs grib mūs redzēt, un iegūsim to, ko Viņš grib, lai mēs iegūstam, tad mums būs jāiemācas domāt tā, kā domā Dievs. Mums visiem ir nepārtraukti vajadzīgi dievkalpojumi par muti un prātu, par muti un domāšanu.
2. korintiešiem 10:4 un 5, jo mūsu cīņas ieroči nav fiziski ieroči, kas sastāv no miesas un asinīm, bet tie ir vareni Dieva priekšā, tie nogāž un sagrauj domu cietokšņus. Ar tiem mēs apgāžam argumentus un teorijas spriedumus un katru augstprātīgi iedomīgu domu, kas paceļas pret patieso Dieva atziņu. Un ieklausieties šajā, un mēs, visi pasakiet mēs, sagūstam katru domu un nodomu, padarot to paklausīgu Jēzum Kristum. Tātad katra doma, kas mums ienāk prātā, tai mirklī, kad Svētais Gars mums uz to norāda, reizēm mēs apdomājam visādas muļķības un paši to nemaz neaptveram, taču Svētais Gars mums ļaus nomanīt lietas, ja mēs lūgsim, lai viņš to dara. Tai mirklī, kad viņš mums uz to norāda, un ja tas nesakrīt ar Dievu vārdu, tad pārtrauc par to domāt. Un ir cilvēki, kas domā, ka viņi nespēja kontrolēt savas domas. Arī man tā likās gadiem ilgi. Tu vienkārši domā par visu, kas nāk tavā prātā. Taču es atklāju, ka ja es negribu domāt kaut ko stulbu, tad es varu domāt kaut ko labu. Spēks pār dzīvību un nāvi stāv mēles varā. Spēks pār dzīvību un nāvi. Tikai padomājiet par to. Man ir spēja jūs padarīt priecīgus, vai arī es varu jūs apbēdināt. Man ir spēja jūs pacelt, vai arī es varu jūs nogremdēt. Un tas viss ar vārdiem, tikai ar vārdiem. Ak, vai un šodien mums ir nepārtraukts vārdu juceklis, visi sociālie mēdīji, un tas ir netērējiet savu laiku, klausoties tenkas sociālajos tīklos. Bet vai tu dzirdēji, vai tu lasīji? Nē. Mani tas ne mazākajā pakāpē neinteresē. Es nesūtu cilvēkiem bildes ar ēdieniem, ko es ēdu. Es nezinu, kāpēc mēs domājam, ka visi grib redzēt bildes no visa, ko mēs darām. Tas ir tā, kā mēs dzīvotu citā pasaulē. Tas ir kā... Un, protams, daudz kas no tā visa mums liekas dīvaini, jo mēs šeit esam jau diezgan ilgi. Bet cik daudz no jums piekritīs, ka tas ir kļūst par vienu no lielākajiem laika izšķiešanas veidiem pasaulē? Esiet uzmanīgi un neiekrītiet atkarībā no visām tām lietām. Jesajas 50 ir teikts, Dievs tas kungs man ir devis, tas ir 4. pants, man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Ak, vai, ja vien mēs vienkārši varētu piebremzēt pietiekami ilgi, lai mēs varētu kļūt iejūtīgāki pret to, kam cilvēki iet cauri. Dievs grib tevi lietot. Un iedrošināšanas kalpošana ir ļoti spēcīga kalpošana. Tik daudz cilvēki ir pazaudējuši drosmi. Viņi ir apjukuši, un ar viņiem ir notikušas sliktas lietas. Un viņiem vienkārši ir jāzina, ka ir kāds, kam viņi rūp, viņiem ir vajadzīgs kāds, kas var uzklausīt, viņiem ir vajadzīgs kāds kompliments. Tev ir spēja likt cilvēkiem justies labāk. Zini, varbūt cilvēki nevienmēr atcerēsies to, ko tu pateici, bet viņi vienmēr atcerēsies to, kā tu liki viņiem justies. Vai ziniet ko? Man tas patīk. Viņi nevienmēr atcerēsies, ko tu pateici, bet viņi vienmēr atcerēsies to, kā tu liki viņiem justies. Izturies pret katru cilvēku tā, it kā viņš būtu vissvarīgākais cilvēks uz zemes. Atcerieties, Jēzus neuzlūkoja cilvēku no vaiga. Zini, ko saka vārds un runā saskaņā ar vārdu. Pārzini vārdu un runā saskaņā ar vārdu. Izraēlieši žēlojās un viņi atvēra durvis priekš velna. 1. korintiešiem 10, 9 un 10. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Precizēsim, tie bija 23,000 no viņiem, un viņi atvēra durvis. Viņi varēja tās cieši aizslēgt un neielaist ienaidnieku iekšā, bet viņi to izdarīja tikai dēļ savas nepārtrauktās žēlošanās. Dievs bija tik ļoti noguris no viņu žēlošanās. Un es to teikšu ar platu smaidu, Dievs ir noguris no jūsu žēlošanās. Un es.
Tā bija viena no lietām, kas mani pārsteidz par šo sievieti no mūsu ofisa, kas nu pat nomira no vēža. Un to teica visi. Neskatoties uz visu, kam viņa gāja cauri, neviens no mums nekad nebija dzirdējis nevienu pašu vārdu, kas liecinātu par žēlošanos. Nevienu pašu vārdu. Un man jāsaka, tas uz mani atstāja lielu iespaidu. Žēlošanās, žēlošanās, žēlošanās. Man priekš jums ir vēl viena grāmata, kas atrodama ārpusē uz grāmatu galdiņa. Pateicības spēks. Esiet pateicības pilni. Nav nekā. Mans Dievs, ir tik daudz lietas, par kurām mēs varam pateikties Dievam. Un jo pateicīgāk mēs būsim, jo mazāk mēs žēlosimies. Jo tas atvērs mūsu acis, un mēs pamanīsim to, cik svētīti mēs esam un ko Dievs ir izdarījis priekš mums. Jā, mums ir problēmas, jums ir problēmas, taču lūk, ko es varu jums pateikt, visiem cilvēkiem šajā vietā ir vairāk svētība nekā problēma. Pilnīgi visiem no mums ir vairāk svētība nekā problēma. Un ja mēs fokusējamies uz svētībām, es visu laiku pateicos Dievam par to, ko Viņš man ļauj darīt. Un tas ir smags darbs, bet, ziniet, es veltu savu dzīvi kaut kam, kam ir nozīme. Es varu atstāt mantojumu. Veltiet savu dzīvi kaut kam, kam ir nozīme. Ja tu būsi kristietis, tad esi īsts kristietis. Es padalīšos ar vēl vienu raksturvietu, un tad mums šodien būs jābeidz. Taču rīt mēs šeit būsim visu dienu. Vai esat kādreiz pamanījuši to raksturvietu Jesajas grāmatā, kurā teikts, viņš neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai? Tas man agrāk slīdēja pāri. Bet tad es to pamanīju Jāņa 14:30. Tuvojās laiks, kad viņam bija jāiet uz Jeruzālemi, un tur viņu gaidīja ciešanas Ģedzemenes dārzā, un grūtības, un viņu sita, un visas tās lietas, kurām viņš gāja cauri, un krusts. Un viņš mācekļiem pateica ļoti interesantu lietu. Viņš teica, kopš šī mirkļa es vairs daudz nerunāšu ar jums. Velnam nav nekādas teikšanas pār mani. Un es viņam tādu nedošu. Padomājiet par to. Viņš cīnījās par visas cilvēces izpirkšanu. Un ko viņš teica? Es klusēšu. Vai zināt, kāpēc? Tāpēc, ka mirklī, kad jums sāp un pār jums ir spiediens, tas ir tas moments, kurā jūs visdrīzāk varat pateikt muļķības. Dievs, vai tad tu mani nemīli? Nekad tā nesaki. Dievs nekad nepārtrauc tev mīlēt pat uz īsu mirkli, un viņš nekad tevi nemīlēs vairāk par to, kā viņš tev mīl tieši tagad. Mēs neizpelnamies Dieva mīlestību ar labu uzvedību. Mēs gribam labi uzvesties tāpēc, ka viņš mūs mīl. Izdarīsim kaut ko priekš Dieva, pasmaidīsim un būsim laimīgi. Pārtrauksim žēloties. Beigsim uzvesties tā, it kā ja viņš neizdarīs katru dienu 5 īpašas lietas priekš mums, tad mēs atteiksimies no viņa. Viņš tika sodīts un spīdzināts, un tomēr viņš neattaisīja savu muti. Tēvs, es lūdzu Jēzus vārdā. Māci mums būt stabiliem grūtību laikā, būt konstantiem. Un jā, tas būs sāpīgi. Ir sāpīgi, ja jāiet cauri grūtībām. It sevišķi tad, kad jūs pieņēmuši lēmumu turēt muti ciet. Tas patiešām sāpēs. Ir tāda sajūta, ka ejot un kādam pažēlojoties, mēs atbrīvojamies no zināmas spiediena, taču tas mums nedod nekādu labumu. Tevs palīdz mums tevi pārstāvēt tā, kā tu to esi pelnījis. Un es to pateikšu par mums visiem. Mēs tevi mīlēsim pat tad, ja tu nekad neko neizdarīsi priekš mums. Mēs mīlam tevi, kungs. Jēzus vārdā. Amen. Vai jūs šodien kaut ko iemācījāties?
Nu ko, man vēl ir palikuši 5 punkti, par kuriem šajā pirmajā sesijā neesam runājuši. Vai gribat zināt, kas tie ir? Jo man nesanāks, rīt man būs jāsāk runāt par citu tēmu. Personīgā paklausība bija 4. punkts. Es zinu, ka jums būtu paticis klausīties, kā es runāju par paklausību. 5. punkts ir uzvari karu ar mīlestību. Mana mīļākā lieta, par kuru sludināt, mīlēt cilvēkus. Un ļaujiet man jums pateikt, ka mīlestība nav emocija, kuru jūs jūtat pret kādu. Mīlestība ir tas, kā jūs izturaties pret viņiem. Varbūt tu man nepatīc, bet es tik un tā varu izturēties pret tevi labi. Tu man vari nepatikt, bet es vēl joprojām varu lūgt par tevi. Un pat ja tu man nepatīc, es vēl joprojām varu tev palīdzēt, ja tev ir vajadzība. Amen. Ticiet to labāko par cilvēkiem. Piedodiet cilvēkiem, kad viņi jūs sāpina vai arī, kad viņi jūs aizvaino. Pat ja viņi nav pelnījuši jūsu piedošanu, jūs esat pelnījuši mieru. 6. lieta. Apzinies, kas tu esi Kristū. Nēsātās taisnuma bruņas. 7. punkts. Redzi, Dēvis, tik līdz visiem 7. Momentāli lūdz pie pašām pirmajām problēmas pazīmēm, lai kādas tās arī būtu, lūdz. Amen. Labi. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyces Maiers kalpošanas draugiem un partneriem.